Čau visiem copas draugiem. Ir pienācis augusta otrā puse. Tas nozīmē, ka ir laiks ķert līdeks. Īstais laiks augusts septembris, lai noķertu savu iespējams dzīves lielāko līdeku. Šodien es esmu mazās Juglas upītē. Nobraukšu pāris kilometru posmu. Skatīšos, kas ir ar zivīm, kas šogad vispār ir ar upi, kādā stāvoklī viņa. Parādīšu arī, uz ko es ķeru. Skatāmies, un tad jau cerams, ka veiksies. Turpinājums sekos. Makšķerēšu, principā man tikai vajag vienu kastīti. Makšķerēšu uz dažādiem telspinnerīšiem, no Spinmad, kas man te vēl bija Lucky John Bassara, arī ļoti labi patīk. Jā. Dažas no Ķīnas ir versijas, dažādas sakaras gumijas, ne tikai, bet redz, kur šos te pērku no sans.lv. Man patīk tas, kad veikals ir ieklausās arī cilvēku vēlmēm, teiksim, tur es braucu pirkt dažādas svara, tad 12 gramu, 16 gramu, ir arī 10 gramu, bet ir patīkami tas, ka ir viss iespējamās krāsas no šiem tailspinneriem. Tā kā esmu uzlicis jau zilo dzelteno. Visi viņi ir UV. Astriem līdekām patīk. Tālūk. Šogad var redzēt, ka ir jaunas šķēršļi izveidojušies pie slūžām un tie ir nosakrituši koki, sastumti, zāle. Jācer, ka tajā stūrī es varēšu tagad izbraukt. Ka tur nebūs kaut kādi šķēršļi. Paskatīsimies. Vai es izbraukšu pie to stūri, jo būtībā tas sanāk, kad koks ar visu sakni ir iegāzies iekšā. Tā koka pamatne ir ūdenī. Viss tās, ka izbraukšu cauri, jā. Tikko zivs te arī tikko lapās sēdē kaut kāda maziņā līdziņa varētu būt. Jā, tā dēļiņa izveidojusies, ka var izbraukt. Es jau biju sabijies, koks jā ir ūdenī. Un viņš man netraucē izbraukt cauri. Lūk. Tagad gan varētu būt interesanti. Šoreiz uzvilku brīnumbikses. Jo zinu, ka būs daudz, kur būs jākāp ārā sēkļos. Pirmā zivtiņa. Jābūt kaut kāda līdziņa neliela. Ir arī neliela līdziņa. Maziņa. Tieši norāvās ķeselē. Varētu būt mēriņš. Laidīsim tevi vaļā. Šodien varbūt vienu zivtiņu kādu paņemšu. Bet ne šo, kādu smukāku. Šitādu te 50 noteikti ir. Laidīšu vaļā. Laidīsim vaļā. Vai tā paldies tā. Kāds kukulīts asarīts rekur paņēma. Ašais. Kukulīts. Smukulīts. Katru reizi, kad pieķerās zivs, es mainu mānekli. Tā kā tagad biju šitā, iepriekš biju uz zaļā. Tagad uzliksim kaut ko citu kaut. Tagad uzliksim
Šitāda roza ar zaļo. Jā, tie posmi ir ļoti interesanti. Pagājušajā gadā, kad es peldēju, vietām bija mazāk aizaudzes un vietām bija vairāk aizaudzes kā šogad. Tā kā ūdens liekas šķiet, ka nedaudz vairāk, bet liekas, ka mazāk zivis ir. Vismaz plēsēja mazāk liekas, kad ir. Jo tā barības ķēde it kā ir tīri labi. Skatos, ir sapali, ir raudas, ir vīķi. Bet līdaka pagaidām es neredzu tik daudz. Bet nekas. Capēsim tālāk, tad jau skatīsimies. Ko vēl viena līdaciņa? Vēl viena līdaciņa ir. Sākumā viņa leca pakaļ, pēc tam viņa paņēma. Iesmēlā. Arī nav nekāda lielā. Arī varētu būt mēriņš. Tā, kā tu man šitā te tagad esi uzpaņēmusi, ka man nekas ārā iznācis ir pa otru par žaunām. Būs laikam būs jāizvēl kāķis pa otru galu un jāatbrīvo māneklis. Tā ir interesanti paņēma. Tā jāstos, lai nesavainot viņai tās žaunas. Tā ir. Māneklis pa otru galu ir. Tā izdarīsim šitā te. Izvilksim mānekli. Es mānekli, bet pavadu. Noteikti ir mēriņš, bet tāda pati jau desa. Viss taču būs atkal jāmaina māneklis. Tā, ko mēs tagad? Tagad mēs varētu uzlikt zilo. Uz zilo es šodien vēl neesmu noķēris. Liksim zilo. Liksim zilo. Jā. Tā, un tevi laidīsim vaļā. Tā. Tā. Laidīsim tevi vaļā. Nu. Tūlīt attalposies. Un viņi ir kaut kādi satraumēti, kur var redzēt, ka te viņai bijis noplēsta lūpa, kāds viņu noķēris un palaidis. Nu, es tev jau neko neizdarīju. Neies prom? Iet prom, jā. Iet. Viss aizgāja. Paņēma iznāca no krasta. Tad arī kaut kāda neliela. Arī neliela. Neliela. Tā ir. Ir. Laidīsim tevi vaļā. Nu. Aizgāja. Tikko bija zila galā, bet nodila.
Jā, ir. Kas tas ir? Es jau sapratu, ka te ir jābūt kaut kam. Kaut kā vajag jocīgi. Iet vienkārši sāni, līdekļi. Tā ir līdeciņa. Pagaidām neklosās. Ko? Laidīsim tevi vaļā. Līdekstu. Paņēmu uz zaļa. UV. Vēl viena ziltiņa ir. Arī tīrus troksni piezemējās un virsū, bet maziņā, noteikti maziņā. Vai riktīgi šī dienas mazākā līdeciņa noteikti. Bet arī patīkam. Nu, teici mājās. Paņēmu līdeciņu, te patās. Ui, izspļāvā ārā. Es tikai redzēju, ka sīkās ziltiņas tikai leca malas, domāju, nu mazums jāiemet. Nē, viņi uzsēdās tāpatās. Skrēja pakaļ pirmā reize un otrā reize uzsēdās. Paņēmu līdeku, notinās. Ir. Nevar saprast, cik liela. Tā ir laba. Normāla drīzāk tā varētu būt. Nē, tā ir labāk. Kaut pretojās ne pa jokam, vai ar zālēm viņi man te ārdās. Galvenais, ka identiski tā pati vieta, kur pagājušajā gadā. Nē, tā ir laba. Es viņu mēs paņemt nevaru. Nu taču. Nevar paņemt. Izmērīsim. Nē, šī ir laba. Tieši identiski tāpat kā pagājušajā gadā. Tieši identiski. No tās pašas vietas iznāca ārā. Kas man te uzsēdās? Kaut kāds asarīts. Nodila asarīts. Tas bija asarīts, jā. Kas man te asars? Labs asars. Labs kukulīts. Ašuks. Tāds smuks ašuks. Laidīsim tev vaļā. Paldies. Kas tas pa putnu rekomendē? Kas tas pa draudzeņu te ir nostājies? Man nebaidās. Kas tu esi? Pirmā reiz tādu redzu. Kas pa putnu? Oho,
Sasveicinājās savā veidā. Interesants, kas tas tāds ir. Pirmā reize tādu redzu. Kas tas pa zvēru? Nebeidās. Tik klusa vieta. Ļoti ainaviski arī tāda. Kā tā kā kalni. Kas tas tikko bija? Kaut kādas zivs pa virsu te bija. O, paņēma. Tas ir asars. Jā. Kur ir asars. Un nokrita. Izšķemmājas te. Tikko paņēma. Nāca virsū. Un aizgāja. Es redzēju ar vilni, ka nāca virsū pūdens virsū kaut kas. Jāmēģina vēlreiz. Viņš man liekas nepaņēma kārtīgi. O, ir. Tā gan laikam ir līdekļa. Tādā labā vietā izgāja ārā. Nu. Laikam arī vajadzētu būt neuzsaprast. Mēriņš. Labi. Laidīšu tev vaļā. Ir. Oi, aizgāja. Tur bija labā pēc sajūtas. Tur bija rītīgi labā. Bet kāpēc viņi neuzsēdās, es nesapratu. Tepat tās tikko bija, nāca pakaļ. Kas tas tikko bija? Tepat nāca pakaļ. Kaut kas tur bija. Asars vienkārši piespēja klāt. Ašuks. Ašuks. Ir. Ai, nodila. Un tikko viņi nāca pakaļ vēlreiz. Redzēju, reku viņi nāk. Ai, žēl, ka to nevar redzēt caur kameru. Nāca pakaļ smuki. Slikti uzsēdās. Ļoti slikti uzsēdās. Nu, kaut kas man te paņēma labi. Ļoti interesantā vietā. Un zālēs iegāja un stiepi labi. Caur visām zālēm. Kas te mums ir? Līdeka. Līdeka ārdās. Spēcīga. Opa. Nu, visu tu esi mana. Atdod man mānekli. Tā viss atdeva man mānekli, bet nu tā ļoti negribīgi. Atrādīties negrib. Nu tā. Nu, kaut kāds 60 viņš varētu būt tāds kaut kāds. Laidīšu tev vaļā. Nu. Asarīts.
Šuks. Šuks nespēja turēties pretī. Ko vēl viens asarīts, iet pakaļ. Ai! Gāja pakaļ, tur knapi uzknābāja beigās un aizgāja. Varbūt tas bija tas pats, kas zina. Es nemaz nebija. Izmērs bija tieši tāds pats, kā tas asars, kur aplaid vaļā. Skatīsimies, tas asars vēlreiz vaļā. Jā, skrien pakaļ, atkal tikko gāja pakaļ. Tik smieklīgi. Tas pats asars gāja pakaļ. Vēlreiz. Šodien man bija copes uz visiem 6, kas man ir 12 gramīgiem tēlspinnerīšiem. Neatceros, uz kuriem ir asari, bija uz kuriem līdeks, bet zivs bija uz visiem. Tā kā ķerās uz visiem spinnerīšiem. Es izmantoju tikai 12 gramīgos, mēģināju arī 16 gramīgos, bet dēļ ūdens līmeņa, ja ūdens līmenis lielāks, tad laikam būtu lielāka jēga no 16 gramīgiem. Bet tā, principā 12 grami ļoti labi strādā. Šīs ir manas top krāsiņas. Arī tumšais arī nostrādāja šodien. Vairākas copis arī uz viņa bija. Esmu izkāpis krastā, gaidu mašīnu un copa, manuprāt, ir izdevusies. Līdaka sezona atkal ir atsākusies, es tā varētu teikt. Un man liekas, ka copa tiešām sanāca. Es ceru, ka jums arī patiks, ņemsiet vērā arī kaut kādus varbūt ieteikumus. Un iespējams tiekamies jau pie citiem ūdeņiem, pie citām zivīm. Es saku nesakas. Čau, tiekamies pie ūdeņiem. Atā!